Sveiciens baltā decembra pirmdienā. Tāpat kā Latvijā, daudz vietā Eiropā šodiena ir auksta un sniegiem bagāta. Šādi ziemai raksturīgie laikapstākļi bijuši gan pagājušajā nedēļā, vēl turpināsies šonedēļ un tālāk iespējams nedaudz siltāki. Paskatīsimies, kā tas ir ietekmējis patēriņu un vai tas ir mainījis cenu līmeņus. Kopējais novērtējums ir tāds, ka patēriņš, protams, nedaudz pieaug, bet tas nav būtiski lielos apjomos. Līdz ar to cenas pagājušajā nedēļā energoproduktiem mainījušās pavisam nedaudz. Kopumā dominē tas, ka ekonomikas attīstība ir lēnāka, līdz ar to kopējais energoproduktu patēriņš ir lēnāks un tas neveido augšupejošus cenu signālus. Naftas cena pagājušajā nedēļā nedaudz samazinās, tā slēdzās pie aptuveni $79 par barelu, vēl joprojām patēriņš zemā līmenī, atbildes reakcija no OPEC dalību valstīm par turpmākiem naftas iegūs samazinājumiem. Izņēmums ir Krievija, tā plāno naftas iegūvu palielināt. Akmeņoglēm un dabasgāzei pagājušajā nedēļā cena kopumā ir nedaudz samazinājusies. Nedēļas iesākumā cena samazinājās nedaudz straujāk, savukārt Eiropā paliekot vēsākam un arī pieredzot sniegputeņus, redzam, ka resursu patēriņš pieauga un cenas kritums nedaudz sabremzējās. Tad ogle pagājušajā nedēļā maksā pie aptuveni $114 par tonu, gāzes cenas par nākamā mēneša finanšu instrumentu iegādi TTF indeksam maksā pie aptuveni 43,5 eiro par megawattstundu. Jāpiemina noteikti, ka ogļu krājumi ir augstā līmenī, tāpat arī dabasgāzes krājumi ir pie 94%, un pašlaik Eiropā bažu par resursu pietiekamību nav. Emisijas kvotas samazinās, un tas ir dabiski, jo fosilo resursu patēriņš nav bijis augsts. Pagājušajā nedēļā elektroenerģijas Nord Pool Spot biržā vidējās cenas pieaugušas gan Ziemeļvalstīs, gan Baltijas valstīs. To diktējas pieprasījuma kāpums, laikapstākļiem kļūstot augstākiem, bagātīgiem ar sniegu, un vienlaikus ir pieramusies vēja izstrāde, tā pagājušā nedēļa bijusi zemāka arī gan Ziemeļvalstīs, gan Baltijas valstīs. Atomstaciju pieejamība Ziemeļvalstīs ir pietiekami augsta, virs 90%. Ūdens rezervuāra aizpildījums gan ir nedaudz zemāks par vidēji ilgadējo normu Skandināvijā. Kopumā, kā jau minēju, atziņa ir par to, ka cenas pagājušā nedēļā būtiski nemainās. No vienas puses nedaudz pieaug pieprasījums, no otras puses tas netuvu nav tik augsts, kā vidēji būtu jābūt šajā laikā. Līdz ar to Ziemeļvalstīs cenu līmeņi nākamā gada 12 mēnešu bāzes piegādēji ir aptuveni 50 līdz 60 eiro par megawattstundu līmenī. Polijai un Vācijai cenu līmeņi par 12 mēnešu finanšu bāzes piegādi ir no 100 līdz 120 eiro par megawattstundu. Samērā mēreni cenu līmeņi. Cerams, ka tādi tie saglabāsies cauri ziemai un nākamgad enerģijas tirgus sniegs mums kādu atvieglojumu. Paldies par jūsu uzmanību! Tiekamies atkal nākamnedēļ!